Mēs esam vietā, ko sauc par Kalnu Bīriņu, un te es redzu divus kungus. Un tā, kā jums veicās? Ļoti labi, paldies. Kurš punkts jau šis ir? 3. Vai viegli atrast? Nu, šo varbūt bija nedaudz sarežģītāk kā iepriekšējos. Kādas palīglīdzekļus izmantojat? Visus iespējamos. Un kādi tie būtu? Nu, kartes, atlanti. Smadzenes. Tā, ko jūs teicāt izmantojat? Smadzenes. Kas tas ir? Vai tās vēl kādam te ir palikušas? Nu, cenšās jau kaut kur kādā stūrī atrast. Jā. Un kāds būs nākošais punkts, kur jūs brauksiet? Ja... Mēs esam pētījuši vēl. Nu, tad iesim apskatīsimies, kas tur notiek. Mēs arī esam nokļuvuši vienā tādā ļoti interesantā vietā, un ja jūs varētu mums pastāstīt, kas ir īpašs tieši šai vietai? Šai vietai ļoti īpaši tas, kad viņi ir viena no vecākām etnogrāfiskām mājām Jelgavā, jo Jelgava jau nopostīja vairāk kārtīgi kara laikā, un šai mājā izdevās tomēr paglābties. Bet bez tam viņi arī ļoti sen celti ir. Tātad viņi sāk celt 1820. un pabeigt 1830. Un kas ir tie objekti, kas tagad ceļotājiem šeit ir jāatrod? Ceļotājiem jāatrod vecākais etnogrāfiskais priekšmets istabā un dārzā arī vecākais koks. Un tagad, protams, ka ja neviens nedzird, un jūs mums varētu pastāstīt, kas tad ir tas īpaši vecākais priekšmets? Vecākais priekšmets ir manas vecmāmiņas pūrlāde, un tur ir virsū 1800. gads tātad. Lādē jau 210 gadu, jā. Un varbūt ir kāds īpašs stāsts par šo lādi? Par lādi, nu, diemžēl, viņi tik veci, ka, nu, laikam nav saglabājuši, jo es jau tad bija tikai puika, un nekad es vēl vecmāmiņu satiku, jo viņa ātri mir, bet vecēt viņa gan diezgan ilgi viņš nodzīvoja, viņš man ļoti interesanti kaut ko par savu skapi. Nu, diemžēl tur gadu skaitlis nav virsū, bet, nu, viņš varētu būt arī taisīts ap 1860. gadu. Un interesanti epizodi ir tādi, ka vecāks viņu sauc par Brūdgānu skapi. Es kā puika, man tā interesēja, es noklausījos vairāk reizes, bet kaut kā neērti bija prasīt, kāpēc viņš tā. Un, nu, ar to skapu man saistās ļoti tāds skaists bērnības atmiņas, jo tagad jau var dabūt pīrāgus un bulciņas katru dienu, ja tikai vai katru stundu, bet tad uz laukiem to cep tikai pa svētkiem vai vienreiz mēnesī vecmāmiņa atļāvās, ja. Un vecais tās vienmēr no vecmāmiņas paņēma un kaut kā zirgu tani auzu tarbā paglabāja tā kuli karājās aiz tām durīm skapī. Un tā vienmēr, kad es gāju garām, es tādu skautību noskatījos, bet viņš jau vienmēr man nedēva tikai tad, kad es labi uzvedos un kad kaut ko bija labi padarījis. Ja. Un tagad vienreiz viņš saka, nu labi, nu aiziesim pie tā Brūdgānu skapa, tā es tev kaut ko iedodu. Es saku, kāpēc tu pa Brūdgānu skapu viņu? Viņš saka, dēļ viņi zina, ko. Tanīs laikos, kad es augu un kad bija Brūdgāns, tā vajadzēja uztaisīt skapi, lai varētu aprecēties. Tas bija katram, jā, pienākums, katram Brūdgānam. Un ja varēja, tad arī gūt. Kā teica mājas saimnieks, īpašs tāds piekodinājums jauniem brūdgādiem, kas es dažus arī šeit redzēju, tātad atcerieties, nu, gribat pie sievām, tātad vismaz šādu skapi, nu, durts nečīks, tātad saimnieks ir labs, kā skapis tiek lietots, nav nekādas čīkstošās durvis. Un kā teica saimnieks, tad skapis ir tā pirmā lieta, ko vajag uztaisīt, un tā otrā lieta vai kārtīgu gultu. Nu, šitā izskatās tāda kārtīga gulta. Kā jau jebkurš ceļotājs kaut kur pa to ceļu vidu piegurst un domā, kaut nu būtu, kur vieta apsēsties. Un te es redzu vienu brīnišķīgu vietu, kur apsēsties, un man ir tāda sajūta, ka tas ir laikam arī tas meklējamais ozols. Jā, tas ir meklējamais ozols. Cik gadus tad viņš tur stāv? Pāri pa 500 kaut kas apmēram. Pāri pa 500 gadiem? Jā. Kas to var apliecināt?
Nu, tā te ir rakstīts grāmatā tur pie viņa laikam ar. Tātad tas jau bijis iegrāmatots, kad viņš ir bijis iestādīts? Jā, tieši tā. No paudzes paudzē nodots, iekopts un... Jā, tā ir. Un tad ir jautājums tāds, zīles daudz? Ļoti. Jā, vēl joprojām zīles birst. Jā, birst. Rudeņos birst zīles un viss notiekās. Ir, jā. Nu, man liekas, labs piemērs tādiem kārtīgiem vīriem 500 gadus, bet zīles vēl ražojam. Jā, ražo. Te es jūtos drusciņi tā kā botāniskā dārzā, jo te pie katra no objektiem ir arī saimnieks ļoti rūpīgs, pielicis visur zīmītes klāt, un šeit man patīk šī zīmīte. Numurs 227. Parastais ozols. Kaut gan nekāds jau parastais nav, tas ir visu meklētais dižozols. Mums ir vēl daži dzīves būtnes, kurām mēs labprāt pajautātu interviju, un tā cienījamās pingvīnu pīles. Ko jūs domājat par šiem ceļotājiem, kas traucē jums šeit mierīgi dzīvot? Nu jā, pingvīnu pīles neko neizteica, visvarībā jau ļoti interesanti. Latvijā, nu ja gluži pingvīnu nav, tad pingvīnu pīles ir. Te mēs redzam, tas ir kas trusis parastais vai trusis īpašais? Vīna zilais trusis. Ar ko viņš ir? Tas ir vīnes no vīnes? Nē, vienkārši viņam tā šķirnes nosaukums tāds ir, jo viņi ļoti lieli ir. Faktiski viņi nav kā paši, viņš ir ļoti liels trusis. Nu, cik kilogramos tur iznāk pēc? Varētu būt arī līdz 6 kg. Šis nav tik liels, jo viņš ir nepilnu gadu vecs, bet līdz 6 kg trusis būtu. Un tā izrādās, ka šis trusis ir puika, un mēs arī pajautāsim, kā jūs vērtējat ceļotājus? Kā jums šķiet, vai ceļotāji labi uzvedās? Vai viņi atrod visus objektus, kurus ir jāatrod? Nu jā, trusis ir diezgan mazrunīgs, bet tādiem jau laikam īstiem trušiem arī jābūt. Nu, tādas... Jā, tētis skrien no pakaļas, jo šīs izrādās ir īstās etnogrāfiskās šūpoles. Un vai tētis zina kādu ticējumu par bērnu šūpošanu? Jā, ja lieldienās šūpā, tad oda nekož. Es zinu vēl vienu ticējumu. Ja šūpo 3 bērns, tad tūdaļ būs arī 4. Briesmīgi tas ir, bet ko lai dara?